Uztaisīsim spīti šodien. Taisīšas savā vietā. Īsāk sakot, blakus jau esošai citā dārzā, tikai nebūtu klapat. Priekš tā, lai parādītu vienkārši kāds viss notiek. Mazāk būs ņemšanās. Lai redz, cik daudz visādas mantas ir vajadzīgas un kas tieši un tam līdzīgi. Tad jau būs skaidrs, apmēram. Ņem no savu blakus dārza. Uztaisīs tīri zālīti, lai var apliet un kartupeļus. Vēl viens pics, lai nav jāvelk divas garās šļūtens. Tad ūdeni mums vajag vismaz, es teiktu, pustonu stabilu. Ideālajai tonu. Atkarīgs no vietas. Te mums priekš tādām lietām ļoti pateicīga vieta ir. Te ir smilts apakšā. Ne jau 30 cm smilts, bet 5 metru smilts. Un tad to var izdarīt salīdzinoši vienkārši. Tādā vietā, kur būs māla, tur būs cita epopeja. Tā. Tā vieta ir izvēlēta malā tā, lai var pieslēgt hidroforu un laistīt kartupeļu lauku pa reizi zāli, kad iesvērt zāli. Redzēt, neauglo pagaidām nekas. Kā reizi neko nesabojās, tad jau var pēc tam varēs apliet. Kamēr lejās iekšā, tikmēr jāizver caurums. Caurums vajadzīgs, lai varētu iesēdināt kanalizācijas trubu, lai caur trubu tek un iet iekšā kastē viss. Tāpēc urbis ir 100, truba ir 110, lai tā diezgan cieši pieguļās malām un nespēj ūdens garām. Es lieku kaut kādi 40 cm iekšā. Pēc tam pārējo iespiežu vienkārši, kad sāks kalot, tad apakšu padodās vaļā un viņu ir iespiest dziļāk. Var, protams, rakt trenčai, nelikt kast, bet tad sanāk uzrakt tādu grāvi, dīķi, tālāk bedri beigot taisīt. Vienkārši mutis sanāk, šitā bišķi tīrāk. Mazāk ūdens arī aiziet, īpaši jau virslēnīgs smilts. Tas ūdens tomēr sūcās arī zemē. Kastē cauri viņš neiķers. Tā, laikam vajadzēs pātrināt procesu. Pielikšu sūkni, lai ātrāk pildās.
Vajag ilgi šāgais vēl. Ūdens jau tekas paštec, bet nav ko gaidīt. Jāliek klāt. Elektrības. Elektrība ir pārnesājumā. Nebūtu ģenerators, nebūtu trūksnes. Slēdzam un iet. No tā, kamēr ūdens pildās, izabjam caurumu, ieliekam trubu un varam tālāk. Kaut kā tā. Tālāk pagarinājums. Šādi te krustojums. Lai iet uz sānu. Iespēšam, cik varam. Pieliekam kasti tuvāk. Un aizbaram malas. Šitās malas, kas ir apkārt trubai, vajadzētu diezgan cieši noblīvēt ar kāju, vismaz kā minimums. Lai ūdens nespiežās garām. Palākšu nost. Ja šitas sāks laist garām, tad būs šmuts beigā. Ūdens ies nevis pa to kanalizācijas trubu, bet ies gar malām pa visam. Ja te būtu zāle, tad pa zāli. Tā kā te ir plika zeme, kur ir iesēta zāle tikai, tad būs dubļi uzreiz. Un tālāk jau ir sūdīgi, tad mega šmuts. Tā. Šo. Es lieku šitādu filtru, tāpēc, ka te ir dažādi slāņi, tad var redzēt, apmēram, kas nāk augšā. Višķi mālēm jau ir cietas, jau ķerās, jau kaut kas. Sūknis iekšā spainīs savu caurumu, tāpēc, ka smilts krāsies ar malām. Nu, lai neraud sūknis visu cauri, spainis vismaz aiztur kaut ko šito grandeļiem iekšā. Sūknis paredzēts tieši netīram ūdenim. Šis nav tas jaudīgākais. Es ņēmu tā, lai man tās powerbanku pavalkviņi. Bet, nu, nākotnē paņem šo jaudīgāk kaut kādu bišķi. Jaudīgāks vienkārši ātrāk viss notiek. Vieglāk. Tālāk liekam ātros svērojumus. Šitā ir uztaisīts tāds, ka vienkārši uzliec pagriezi. Tāpat arī būs tā saucamā urupja klāt. Šurpšanas inventārs man ir makšķerēšanas somā. Tīri tā, lai vieglāk pārvadāt. Man nesmērē mašīnu šausmīgi. Šāds te cinkotās caurulis ar uzgrieztām vītnēm. Manā galā ir ārējā vītne. Otrā ir uztekts pārējā, lai būtu iekšējā vītne. Skrūvē viņas kopā. Tad roktur daļa ar ātro savienojumu. Šis ir tas, ko mēs kustinām, lai urpis iet zemē iekšā. Pats urpis. Man ir arī paštaisīts. Nu, viss ir paštaisīts. Nu, izkapts. Traktoru izkapts. Viens asmens. Viņš vienkārši ir cietāk tērauda, viņš nesalocīsies. Piemitināts klāt. Un tas ir viss šito skrūvējumu galā. Nu, tā apmēram viss tās gatavais setups. Tad urbis. Rokturīts, lai var pagriezt ātrais savienojums, bet es lieku visu uz kavu pagaidām, jo mēdz nomu kustinot, un tad ir viss mals nošļākts. Kanalizācijas trubs 110 siets, lai redzam kaut kādu drupjāku frakciju, lai neiet ar sūkni. Sūknis netīram ūdenim.
Tālāk jau es esmu piegatavojis. Kopā sanāk 6 metri. Nu, es zinu, ka te pietiks ar 5. 6 metrus es izņēmu ārā, cik man vajag. Elektrības avots. Šajā gadījumā kilovatīgais powerbanks. Nu, instruments soma, nu, ūdens, kur dabūt ūdeni. Es ņemu no savu dārzu, vienkārši šļūteni piepildīju šo te kasti līdz malām. Sākšu darboties, tad, ja ūdens līmenis kritīsies, vajadzēs papildināt pa bišķiņu. Tas viss ir smiltīs. Līdz ar to ūdens zudīs vairāk nekā darot kaut kādā mālēnā vietā. Atliek iesprost vādu un sāk darbību. Tad viss ir salikts, ieslēdzam sulkni. Ūdens sāk iet cauri šūtenei. Tālāk iet cauri trubai. Un skalosies augšā. Es nezinu, ka ceļās līmenis. Sāk nākt ārā. Smiltīs tā darbība ir diezgan vienkārši. Viņš viņu pakustina un smilts pat nāk augšā. Problēma tikai tad, ja kaut kāda akmeņa trāpās. Šādi te skalājam tik ilgi, kamēr dabājam vajadzīgo dziļumu. Paps aiziet pats. Tagad, kad ir ieskalējies zem trubas, es ņemu šo trubu un iespējas zemē katram gadījumam vēl dziļāk. Lai nebūtu tā, ka sāk spliest garām un iet ūdens par visām malām. Bišķi paskalējam kādu brīdi. Varam sūkni slēgt ārā, vienot nost, likt nākošo cauruli, laist to iekšā. Tad sūkni izslēdzam. Nolienojam nost šļūteni, iemetam apkaļ ūdenī, nepilp pa visām malām. Tālāk ņemam kaut kādu veidu stangas, ar kurām var normāli satvert. Skrūvējam vaļā. Skrūvējam klāt nākamā. Šeit būs ļoti viegli, ka būs vieglāk nemēdz būt kā šeit. Tāpēc, ka te ir pliks smilts. Nav ne māli, nekas. Bet, nu, baidīt ar tādiem variantiem, kad, nu, galīgi nesanāk, nekas var nav jēga. Jāparāda, kā ir, kad sanāk. Skrūvējam apakaļ galu, tagad jau augšā. Man štangas pa 1,5 metra, līdz ar to, nu, es augumais garš, es varu aizsniegt, jo reķinieties, ka šitas apakšējā jau dod 0,5 metru klāt. Līdz ar to mēs nevaram nolaist līdz zemē. Līdz ar to šī jau ir pār pa 2 metri tā augšu sanāk. Es jau vienojam klāt. Šāds makliekšā. Ieslēgšu, lai nedaudz uz paštec nāk klāt ūdens. Un tad to, ka viņš lēnām zudīs no šejienes. Līmenis kritīsies kastē. Un skalājam tālāk.
kur katru brīdi atdursimies. Varam redzēt, šeit kūdras slānis sākās. Pēc šīs vietas ļoti labi redzēt, ka sāk nākt kaut kādas organikas daļas koks. Ir pat bijuši gadījumi, kad tādi lielāki koku gabali uzpeld rieksti. No, viss, kas tur apakšā. Miljonus gadus, kas ir stāvējis, tas nāk apakšā. Variantos, kad ūdens līmenis ļoti strauji krītās, jo nav nekā izņemot pliku smilti, tad vajag kaut kādu mālu piebērt vai kaut ko tādu, lai bišķi nostiprina tās sienas, lai nebrūk iekšā. Šeit es zinu, ka var iztikt bez tādām lietām, ja tas pēc tam var mainīt to, cik daudz ūdens nāk. Pārāk daudz saliksiet visādas cementējošas lietas klāt, pēc tam atkal režija būs zemā. Bet ir vietas, kur bez tā nevar iztikt. Pašam bija Liepājā, mēģināja taisīt, nekā nebija līdzā. Sanāca tā, ka iztērēja vienkārši ūdeni cilvēkam un spīts bruka iekšā un nevarēja pareizā dziļumā nemaz ielikt filtru. Redzēt, ka pilnīgi krāsa ūdeņa mainījās. Nu, 2,5 metri pāri ir iekšā. Pusceļš jau ir izdarīts pēc. Tagad būs tas brīdis pienācis parasti pie otrās trubas. Smiltīs taisot, kad es izgrābu ārā smiltis. No tā, kas tai sakrājušās, vai nav pa daudz, lai sūknim nav jārī viss tas. Tam vienkārši spainis un lāpst. Pasīsimies, kas tur darās. Šāds te. Smuku smiltī. Slēdam sūkni ārā, liekam trešo. Jā, un tā kā parasti meklē ūdeni staigā tiem ietiņiem, tad es ar šitiem staigāju. Te ir ūdens. Te arī ir ūdens. Te visur ir ūdens, karuči. Nav ko muļķot cilvēks. Ne visur viņš ir, bet šajā apgabalā viņš ir visur. Tur vajag laikam ģeoloģiju pētīt, mazāk māmiem visādiem ticēt, tur mītiem un tam līdzīgām lietām. Pašam no tā sajēgi maz.
Es nekad nepretendēju kaut kādu speciālu status. Tikai rādu, ko es daru. Un beigās parādīšu, kad ir ūdens. Kaut kā tā. Labi, iekšā. Visu pakustinām, paceļam, pagriežam pa labi. Griežam vairāk tieši pa labi. Pēc, ka lai neatskrūvētos nekas vaļā. Pa labi griežot mēs ievelkam ciet. Atkal kūdras nāmas. Bet šis tik viegli skalojās, kad viņš pakustinot. Iet trubi iekšā. Ar mālu bez problēmas. Mālā visādi akmeņi ir. Tur būs ilgi jāmocās, lai dabūt. Īpaši jādarās pret akmeni. Tā kā es jūtu, ka tur bija diezgan pievilkt, tad var uz vienu pusi, uz otru pusi. Reizē filmējot un darot bišķi savādāk. Redzam, filtrs aiziet ciet ar visādu kūdrainas frakciju. Ļoti labi, neies cauri sūkam, tas viss. To arī pa laikam, ka jūt, kad iet ciet. Jā. Koku gabaliņi. Ko baigi interesanti, izņemot riekstus, vēl neesmu tādu redzējis, bet sen jau pienāks brīdis arī kaut ko interesantāk ieraudzīt. Un atkal smiltiņa. Es teicu. Rieksti. Es gribēju pagaršot, ka vēl viss skalojās. Un tā mēs esam šobrīd 4 metros. Te var redzēt, kādi rieksti nāk ārā. Tas nav no augšas, tas ir reāli no apakšas. Ops. Tukši tā jau varētu pagaršot, bet kā nav iekšā. Kaut kāda tā kā mīza jocīga. Te retīgi arheoloģiskie ir kaut kādas sēkliņas. Varētu paprovēt iesēt dārzā. Viņām droši vien kādu miljonus gadu ir. Jā. Tā ir diezgan inčīga. Labi, močīs tālāk. Atkal aizgāja smilts. Šitie kūdras slāņi, viņi tādi, es teiktu, kaut kādu pusmetru. Tad atkal smilts. Nu, pusmetru, kā kurā vietā. Ne viss ir vienādi. Bišķi, lai paskalojās, tad liksim pēdējo. Izgrābšu smilts ārā. No, šis ir tas, kas vajadzīgs. Tev kā noteikti, vai būs tajā dziļumā ūdens. Pirmais jau, es teiktu tā mazāk par 4 no jēga.
metriem laist, tad jau varam sākt skatīties. Smilti vajag pirmām kārtām, bez tās nekas nebūs. Otrām kārtām ūdens līmenis krītās kastē. Pazīme par to, ka ūdens ir. Jo, ja viņš nāk klāt, ja viņš iet prom, viņš var arī nāk klāt, ir pa kurienu. Ja jums būs māls, jūs varat turpt un jums ūdens līmenis principā paliks tas pats. Kaut vai 20 metrus. Nu, tik cik tas caurums paņems sevī, tas arī viss. Prom viņš nekur neies. Tagad smuki sēžās, pieliksim vēl vienu trupu, iebruksim vēl kaut kādu metru, to arī pietiks. Rieksti. Laba riekstu raža tur ir bijusi. Pirms miljārdus gadiem, nezinu, miljoniem. 50? Nezinu, precīzi. Kurš zina? Lēžam pēdējo trubu iekšā. Priecājamies. Aiziet smilts. Tik viegli iežās. Var dzirdēt, kā es izslēgšu ārā. Var dzirdēt, jā? Īsāk sakot, kā var noteikt, var dzirdēt, var sajust. Kuru katru brīdi atdursies. Var no tiem kūdrēniem slāņiem nākt. Tas ūdens bišķiņ netīrs. Tā var būt. Bet mēs viņam caurējam. Viss.
Durāmies par plienu slāni. Bišķi pakustinām, lai vairāk attīrās apakš. Tagad pakačājam kādu brīdi. Mēs papriecājamies par to, kas ir uznācis augšā. Kā lai mums tur skalojās, varam piegatavot jau filtru. Filtru iepriekšējā sērijā taisīja. Pieskrūvēt galā. 25. cauruli, šitā ir 2,3 sieniņu biezums. Viņi ir izturīgāki un viņiem tie gali labāk noslēdzās, lai gaisa nerauj tik daudz garām. To es iemācījos nopērkot nepareizo trubu sākumā. Bet, neviens jau tev baigi nestāstīs, kur tur vajag un kā tur vajag. Iztērē naudu no sākuma, izmet ārā daudz ko, un tad tu saproti, kā tev vajadzēja. Caurulē nav jābūt perfekti taisnai. Iztaisnojas. Es parasti galvu kaut kādu pirmo metru aiz filtri. Tālajā gadījumā kaut kāda aizsišanās pa vidu, lai vieglāk iet iekšā. Te es nekādus kaparu bukas nelieku, neko. Nav vajadzības. Tāpat viss būs zem zemes. Grūši tur garām netiek, ja tur arī ir kaut kāda neliela sūca. Kaparu bukas es lieku tad, ja lieku augšā, virs zemes, īsāk sakot. Tajā vietā savienam net. Tad blīvriņas iekšā. Uzliekam šito. To balto jāpastam tālāk ir. Jāuzliek no sākuma šis. Līdz galam. Cik tāli ieiet. Tad to balto iztumjam līdz viņam. Pielokam abas divas puses tā kārtīgi. Šo, viņš turās. Kas varēja izskaloties, ir izskalojies. Tieši 5 metri dziļums šobrīd. Šajā lokācijā konkrēti ir apakšā plienslānis. Citur tā nebūs. Citur būs savādā, citur vēl var skalot un skalot. Var iet diezgan dziļi, bet tas neko neuzlabos, baigi neko neuzlabos. Brīžiem 5 metros labāks ūdens nekā 25. Lai neiekrist apakaļ un nepazaudēt visu aparatūru. Vai jābūt kaut kādam metāla vai koka gabalam, kas piesedz, lai neiekrīt apakaļ, vai es vienkārši šitām stangām diezgan labi turās. Kad vienreiz iekritīs un pazaudēšu visu, tad droši vien uztaisīšu kaut ko. Vienkārši tie krāmi, ja tā ir daudz, kas jāņem līdzā. Te vēl nav viss. Viņi varētu būt vēl vairāk. Cits reizes vajadzīgs. Mūcis saliekam līdzā. Šļūtenis tur, es nezinu, puskilometru. Un tad tie krāmi daudz. Tā pa vienai skrūvējam vaļā. Var izsaukt, protams, visu sastāv uzreiz, bet tad kopējais garums te būtu pār pa 6 metri. Es esmu provējis diezgan ļodzīgi. Tā kā tas koks augšā
nu, tādu štāngu turēt un krīt. Un labāk vismaz pa 2 kaut vai reizē var, jā. Bet nu ērtāk viena reize sadala daļās. Man tā ir ērtāk. Tad viss urpšanas komplekts izstāst kaut kā šādi. Cinkotas caurulis, uzgriezt cvītnes, vienā galā ir pārēja ar iekšējo, otrā ar ārējo. Te veida ručka ar ātro savienojumu. Tā galā piemetināts izkapts segments viens no traktora. Rūdīts, lai nevalkās pakmeņiem, lai nesalūst. Kaut kā tā. Tā urpšanas visu pribambas esam izņēmuši ārā. Laist iekšā filtri. Filtri vajag dabūt līdz pašai apakšai. Liekam vienkārši iekšā. Vienmēr ieteiktu paskatīties uz atzīmēm, cik ir metri. Nu, lai jūs zināt, cik jūs esat ielaidis, jau var aizķerties kaut kādā brīdī. Nu, cik no tā, cik jūs esat ievarbuši. Jūs varat izvarat 8 un domāt, ka jūs esat ielaiduši 8, ja jums liels rūlis ir. Liekas, varbūt jūs esat ielaidis tikai 4, 5, 6. Un tā kāda jēga bija ņemties līdz smiltī tikt 8 metros. Ja jūs ielādāt 5 metros mālā, pēc tam brīnties, kāpēc nav ūdens. Nu, kaut kā tā. Labi, te man ir skaidrs, es te vienkārši maucu. Bet citās vietās viennozīmīgi jāatmēra. Jāizklāj kaut vai ārā, vienalga mērlēni, bet, nu, mazāk bez problēmas. Es, nu, taču to pretīgo tuteni man patīk uzreiz nogriezt. Tā, protams, nepaliks. Beigās es nogriezīšu vēlreiz. Tagad jāuzliek ir pagaidu gals, kas ir domāts tikai tam, lai es varētu pa to trubu dzīt ūdeni iekšā un skalot ārā visu to netīro ūdeni no turienes. Tam nepieciešams ir tīrs ūdens. To netīram mēs neizmantosim. Ūdeni ņemšu to pašu, ko es pildīju krastu. Vienkārši pieslēgšu sūkni un ar varu spiedīšu iekšā. Jā. Lai varētu normāli izskalot, vajag atbrīvot vietas nedaudz tajā kastē. To var izdarīt vienkārši. Te mums ir ātrais savienojums. Pieslēdzam sūkni, pūšam kaut kur mums baigi netraucēs. Manā gadījumā tas ir tāds velēns kaut kāds norakts, kas ir tā kā komposts. Tur arī sajies tas viss. No, tur var treklēnam.
Kasti ir palielam iztukšot, un cik nu var. Tālāk vajag pievienot filtram, pieslēgt sūkni, otrā galā pūsta varu iekšā viņā. Lai netīrais ūdens nāk pa kanalizācijas trubāra. Šķūdeni tāpēc nost nevāc. Automātika strādā, sūknis dots. Ūdens tiek tērēts. Ūdens uzreiz pildās. Baterija sēžās, solārais uzreiz lādē. Pašam atliek tikai laistīties. Tā. Sūkni izslēdzi. Tagad nāk viss tad netīrais ūdens ārā. Tāds kaucās. Nu, skaloja visu laiku. Urbjot skalo. Tagad skalo. Tā kā traukus skalo. Kamēr ūdens sāks nākt tīrs, tik ilgi vienkārši laižam ūdeni cauri. Pēc tam vilksim ūdeni ārā. Varēsim likt laistīt, lai te aug zāle un kartupeļi. Kamēr skalojās, tikmēr var mierīgi savākt mantas. Vajag ērti izņemot to mašķirsomu. Man reāli ir 6 strubas pa pusotru metra. Un vēl 2 stāv, kam nav vītnes uzgrieztas. Nav baigi mērķis, nav iet te kaut kādā 20 metru dziļumā. Tur, kur var uztaisīt normāli, ērti, komfortabli. Tur, kur lētām naudām es varu uztaisīt. Tur, kur ir jāčakrējās. Tur domāju paši. Tā kaut kā. Kabatas vajag daudz šitā Lidl sumē. Var ielikt katru stundu savā vietā. Viss lamāja tikai. Viņa arī mugurā var uzmest. Tālāk jānes. Kopas. Mašīnā iekšā. Mašīna tāpat netīra, bet nu, bišķi mazāk. Nu, sāk jau palikt tīrāks. Bišķi pakustināt, lai maksimāli daudz te netīram iznāk. Parasti jau blakām tas sūknis un šitas. Tad es soli izslēdzu, izpumpēju ārā, lieko vai arī vienkārši uz paštec atstāju kaut kur zemākā vietā, lai tek. Šajā gadījumā tā nav. Jāpaņem spainis, vienkārši jānosmē liekais. Vai nu reāli jau arī pietiks. Principā jau caurspīdīgs paliek, jo nezinu, var redzēt. Bišķi netīrs viņš, protams, ir. Bet tas nekas. Pieslēgsim sūkni. Iztīrīsim to kasti, lai var pavākt malā. Man nemaisās. Tāda jauda ir. Tam, ar ko tiek veidots pats urbums, sauksim to tā. Pats spīts. Jā, bet diezgan jaudīgam, ja jaudīgāks ir labāk. Bet nu te ir tāda ideāla apstākļa, ka te varētu arī divreiz šokāk izdarīt to pašu. Tagad man visos dārzos būs spīts.
Labi, 3 spicis uz 4 dārziem. Bet tie 2 ir tā kā viens, un tad tieši pa vidu. Šeit vienkārši pār pa ceļu jāsliep šļūteni. Reāls jau reku atstiep. 2 šļūtenes savienoja. Gatavs, bet nu. Bet tam man nav iespēja uztaisīt vēl vienu. Tā labi. Slēdzam klāt, pumpējam ūdeni. Speciāli pavāc malā, lai redz. Nu, nav raksts nekas. Teoretiski, ka te būtu zālīte. Jā. Tad nekas jau nebūtu vajag sabojāts. Tagad es domāju, lai redzētu, kā tas viss notiek. Izvilkšu to trubu ārā. Bišķi jāpakustina, lai padodās. Vienīgais, ka tur ir ūdens iekšā. Labi, nē, sāksim pumpēt un pēc tam izvilksim ārā. Tādāk noticēs viss smals. Teiks, ka nesmuk ir. Vai. Dievs, cik neplīti. Ieslēdzam kārtējo sūkni. Nu labi, 2 tikai vajadzīgi. Viens ir netīram ūdenim iegrimdējamais. Viens ir tīram ūdenim. Vienalga kādam ūdenim. Es nedomāju, ka viņi mēdz būt baigi arī netīram. Tā, un šitā. Bombs virsū. Tā mums jāizvar spici ciet ir. Tehniski nezinu, kā to nosaukt. Mums vajag, lai tā truba, kas tagad, reāli ir izraujama ārā, jā. Sūknējot ūdeni, viņš savilksies ciet, aizslēgs ciet, gaiss, lai neiet lejā, arī ūdens, lai neiet cauri. Viņš sāks ņemt tieši no apakšas. Labi, skatāmies, mēģināt. Tā, labi, palaižam. Sākumā tecēs tīrs. Tas ir tas ūdens, kas bija, ar ko mēs skalojām. Ūdens līmenis trubā nokrītās. Un tagad sāk netīrais nākt. Dūds samazināsies pavisam un sūknis sāks gaudot. Tajā brīdī spica aizvērsies ciet. Truba sažmauksies tā, ka viņi nevarēs izvilkt ārā rokām vairāk. Un tad sāks ritīgi mās tecēt ūdens, netīrs tāds. Nu tā vajag, tā jābūt. Te ir tik daudz ūdens laikam apakšā, kad baigi nesamazināsies. Jā. Parasti viņš tek mazāk, bet šitām bija mārupē arī baigi nesamazinājās. Un uzreiz sāk tecēt tīrāks. Un trubu izvilkt ārā nevar. Piesies kaut kādam gazikam, nezinu, tonkratu, jā, tur. Bet ar rokām nevar izvilkt. Kraši tad nenormāli daudz ūdens nāk. Sen jau ir izpumpēts tas, kas bija, spica ir aizvērusies. Tagad uztaisīsim saucamo hidrotiecienu, nezinu, krievu, kā latviski jau tas pats vien būtu. Doma kāda, ielēžam apakaļ spicē gaisu, norājam nost galu, viņš nokrītās apakaļ gruntūdens līmenī, viņš tā kā atcīt atpakaļ. Šitā pāris reizes izdarot, parasti sāk ūdens tecēt, daudz vairāk. Tā kā jāatgaiso, viņš atgaisosies un aizies. Kamēr paceļ gaisu ārā no spicas. Un aiziet. Un ūdens tek vairāk uzreiz. Redzēt, ko tas deva. Tā var darīt 2-3 reizes kaut ko. Tad kaut kādu brīdi pēc šitā atkal būs duļķēns. Vienmēr kā norauj. Tāpēc tas pretvārs ir svarīgs. Viņš nesaduļķo apakšā ūdeni. Viņš laika tur tajā līmenī. Un mēs speciāli duļķojam. Tagad vienkārši mēs iegūstam lielāku ražību. Atcitam to filtru atkal vaļā. Pasūcam atkal atstam vaļā. Nē, sūdīgi ūdens nāk, jūs zināt, ko darīt. Noraujam nost aiz pretvārstu, lai nav pretvārsts, lai netur nekas, lai viņš ierauj apakaļ. Ražība ir nenormāla. Te uzreiz var pateikt, ka te ir 1,5 tonu stabili. Ņemot vērā, ka mums nav jaudīgākais sūknis pasaulē, mums ir tievās šļūtenītes, pa kuru krāna tā tek, ne pa vienu. Jā.
Labi, liksim galus klāt, ņemsim ārā trubu. Pieslēgsim sprinkleri, pastīsimies, kā strādā. Ūdens jau diezgan tīrs. Bet, nu, pēc spicas uztaisīšanas es ieteiktu obligāti. Ja ir elektrība, nu, ieslēdziet uz kaut kādu sprinkleri. Nu, tāda te jau tīrs ir, nav nekas. Spiltis jau strādā. Ieslēdziet sprinkleri, ieslēdziet vienalga ko, lai laistās pāris stundas, lai, nu, pirms jūs pildat kaut kādā kubā. Jo te pirmā brīdī, ja jūs sākat to duļķēno lietu kubā, tas duļķēnais viņš tur paliek, tas smilts vai kaut kas, nu, kas ir trubā bijis, tāds māls jau iet cauri. Smilts neiet, bet māls. Nu, tā viss tāds mālains, tāds, nu, vai vienalga kaut kāds sīkie šitie putekļi, kas tur ir. Diezgan labs. Tā labi, rubiem nost. Tā noslēdz nost, paliksim malā visu. Tagad gan es izvilkšu to trubu. Tagad, principā, vajadzētu aizbērt ciet caurumu. Bišķi jāpaļaukā, lai vieglāk iznāk ārā. Nu tā, te ir caurums, beidz caurums. Un tagad vienalga, ko tu tur darīsi. Iemetīs, nezinu, kartupeli vai iebērs šito dubļaino ūdeni. Ja tu pumpēsi tajā pašā laikā, tev netīs ūdens augšā nenāks. Tāpēc, ka tur jau ir aizvākots ciet viss. Un tagad, lai aizbērt ciet, vajag pa bišķim ūdeni, savādāk tas viss kaut kur atdursies. Un tā jūs varēsiet pusgadu mēģināt aizbērt to caurumu, viņš atkal radīsies tur. Ielējam ūdeni. Un pa bišķim varam ciet. Pa bišķim ūdeni, pa bišķim varam ciet. Tā paša smilta, ko izskalējam, to arī aizberam. Tagad jānovāc viss liekais. Ideāli ir kaut kāda zālīte. Tā kā tas ir mans dārs, tad baigi nerūp. Kas tur kaut ko sasmērējuši baigi. Nu, tīri, lai noskalot strums beigās. Man nav šitāda sūdi jāliek mašīnā. Smēlis bišķi paliek pāri. Apgriezīs, izklapēs. Normāli. Piebērts ir. Bišķi sēdīsies vēl. To jau es tur tālāk pats. Kas saka, tik daudz jau var. Tad pasēžās pēc pāris dienām bišķien lāpes tā kā uzbēr. Šajā brīdī. Griežam nost. Te es nekādas 12 volt sistēmas nelikšu. Te es vienkārši atstāšu savu vietu, kur pieslēgt šad tad par retam sūkni un apliet kartupeļu lauku. Mēģinam tā pēc iespējas taisnā. Es otrādi tur tās kmējums, es zinu, bet tā var redzēt vienkārši kamerā. Kaut kā tā. Šitās baigi labas, tās obligāti vajag. Depotūra 10 eiro maksā. Pašas lētākās, bet pagaidām iet. Jā, viņas man gadu izvilks. Tas jau ir daudz. Nav bijis īpaši vajadzība pagaidām pēc kaut kā krutāka. Pagaida gals ņemās nost. Kādam tas var palikt kā īsais gals, bet redzējiet to hidrotriecienu taisot. Ja būtu pretvārsts, nāktos skrūvēt šito katru reizi nost. Nu, šito, ja retāk skrūvē, jo labāk. Nu, viņš deformē. Viņš deformē caurulē to galu, viņš saspiežās. Tagad liksim šitādi. Es likšu plasmas. Man nepatīk plasmas galu vispār. Es viņus lieku tikai tad, kad ir hidrofors galā. Tāpēc, ka hidrofors, viņš var atgaisot tā ātri. 12 volt sistēmām viennozīmīgi es lieku tikai kapara. Dzen iekšā buks, tagad arī iedzīšu buks. Jāiziet pakaļ. 12 volt sistēmām es lieku iekšā kapara, dārgos galus. Kāpēc? Tāpēc, ka tur tā baigi
baigi smalka viss tā padarīšana. Tā sistēmā jātur vakums. Nu, pretvērstam ir jāstrādā. Obligāti. Savienojumu nedrīkst laist garām gaisu. Jo kas notiek sūds veidojās vienalga, vai šajā vietā, pieņemsim, veidojas zem pretvārsta, jā. Jums liekas, ka šķūtenītē ūdens ir, bet sūknis sāk strādāt, viņš pumpē 1 sekundi un tad gaisa burbulis liels ir. Viņš nespēja tālāk darboties. Labi, to pēc tam. Tā mums tas neinteresē. To nākušajā sērijā. Tad būs tieši vairāk tiem, kam nav elektrība. Solārie paneļi. Zāķīts, ka viņš visu, ko var uztaisīt. Ņemam āmuru, klapējam iekšā. Kapara bukas vajag vienkārši, lai tā uz galstrubai nedeformējās tik ļoti, neaizspriežas. Viņš arī labāk turēs. Mazāk sūds būs, līdz ar to katru reizi, ka ieslēgsiet sūkni, mazāk būs jāatgaiso. Es saku, lielam tas nav kritiski, lielam sūknim, bet mazam sūknītim tas ir ļoti kritiski. Uzliekam galu. Redzēt, nosēdās, ja? Nu, var vēl bišķi piebērt. Nu, pa bišķi. Nav tā, ka es neko nemēju. Vienkārši tīri vizuāli. Beigās tāpatās ir labāk ir sauja melnzem uzbērt, lai tur zāle auga. Nekā kaut kādu pliku smilti izskalots ar ūdeni. Labi, es piebēršu. Kā pārbaudīt spicē ražību pie jūsu konkrētā sūkņa, jūsu konkrētām šļūtenēm. Nu, jo variants vienmēr pastāv, kad šitos šļūteni varbūt nomainot par tresnāku varētu nākt vairāk, vai arī uzliekot jaudīgāku sūkni varētu nākt vairāk, vai arī iziejušo šļūteni uzliekot lielāku varētu nākt vairāk. Jautājums, kāds jums setups ir. Bet jums neinteresē kā citiem, jums interesē kā jums šajā brīdī. Paņemam chronometru, tukšs paini, kuram ir litrāžu atzīmes. Es nezinu, vai tev redzēja, bet te ir 10, 12. Un 4, 6, 8. Pietiek, lai orientieris būtu aptuvens. Ieliekam spainī, liekam chronometru. Tā, attiestatīt. Ieslēdzam sūkni, sākt. Labāk pa 2 to darīt, protams, bet ja ļoti daudz ūdens nāk, kā tagad, mēs varam 30 sekundes pieņemsim pecināt. Ja maz nāk, varam veselu minūti, vai tas neko daudz nemainīs. Vienkārši te ražība diezgan lieli. Es slēdzu ārā pie 30. 30 sekundes. Mums ir, bišķi pār 8, kruši 8 litri. 8 litri. Tad reiz 2 būtu cik ir minūtē, tad ir 16. Un tad mēs pareizi zinām ar 60. Tā, lai jūs redzat. 16 reiz 60, 960, tonna. Tad bišķi pār 8 litri tonna stundā uz šitādu sūkni, šitādu setupu. Ļoti labi. Ļoti labi. Pilnīgi pietiek. Kas vēl tā ražība, principā ar laiku paliek vairāk. Es domāju, tas ir, pēc viņi ieslēgšu tagad laistāmos, palaistīšu kaut ko, viņi var palikt vairāk. Ir bijis tā, nevis ir bijis, bet tā parasti ir. Sākāms, pieņemsim, kaut kādiem 800 litriem, tad viņš izaug uz tonnai. Sākās ar tonni, izaug uz tonnai 200, ja. Nebūs tā, ka 2 tonnas, bet bišķiņ kaut kādu procentu paliek vairāk. Viņi iestrādājās vienkārši. Paredzēt ūdens. Spains jau var bija netīrs, bet ūdens ir tāds brūngans pagaidām. Labi, liekam klāt laistāmam.
kaimiņiem pļauj zāli. To var visi dzirdēt. Par to, ka tu uztais ūdeni, ja? To neviens nedzird. Tiem, kam pat nepatīk kaimiņi, lien savās darīšanās, tie var labi noslēpt faktu. Pateicoties šitādai elektrībai. Tam, ka nav benzīna ģenerators, tam, ka nav benzīna sūknis, tam, ka viss klusiņām strādā. Nu, varat teikt, kam tas interesē un tā. Bet beidziet, es ar cilvēkiem strādāju gadus 10. Šajos platumgrādos. Par to nekas svarīgāks nemēdz būt, ka otram kaimiņam sūdīgāk. Kaut kā tā. Tā, darbs ir izdarīts. Klients samaksāja lielo 1 miljonu. Viņš ir pats sev. Bet jāpierubīja vēl. Sprinklers jāieslēdz. Lai var redzēt, kā strādā. Te viens aizbuķējis ceļu. Tāms te iet.